Čau, Mārkus! Čau! Parunāsim par Pozitīvus. Nav problēma. Kad jāsāk gatavoties Pozitīvus festivālam? Pozitīvus festivālam var sākt gatavoties jau tajā brīdī, kad tas ir beidzies. Un, protams, nav par vēlu arī gatavoties pāris dienas pirms tam un kaut vai arī tajā pašā dienā. Labākais kompliments, ko dāvāt kādam festivālā? Tev forši galsroti! Labāk vienreiz redzēt vai vienreiz dzirdēt? Manuprāt, gan tā, jo tu vari kaut kur mežā klausīties vai pie jūras klausīties, ka kaut kas foršs skan uz skatuves. Tāpat arī pirmajā rindā laikā tu atbalstītu mūziķi pie pašas Pozitīvas skatuves. Tavs pozitīvs ģērbšanās stils? Galvenais, lai ir super ērti, komfortabli un lai nav augsti. Bez kā nevar braukt uz festivālu? Bez draugiem noteikti, jo, protams, tu vari aizbraukt uz pašu festivālu un atrast gan draugus, gan paziņas un satikt ļoti daudz cilvēkus, bet, manuprāt, uz Pozitīvas festivālu jābrauc visiem draugiem kopā jau no paša sākuma. Cikos festivālā jāiet peldēt? Manuprāt, tam galīgi nav nozīmes. Galvenais ir vēlme. Tas tāpat kā Jāņos, lekt pāri ugunskuram un peldēties naktī vai no rīta vai vienalga, kad galvenais to darīt. Tavs festivāla domagrauds? Daudz nedomāt. Izbaudīt šo te vasaras spilgtāko muzikālo notikumu. Ko šogad nedrīkst laist Pozitīvus garām? Laikam noteikti tā ir Elija Goldinga, kur pagājušajā gadā mūs mazliet uzmeta, bet šogad viņa ir gatava revanšēties un tomēr atbraukt uz Latviju un uzstāties Pozitīvas festivālā. Un viņa, protams, ir viena no populārākajām šī gada māksliniecēm. Tavs labākais Pozitīvs atklājums? Mans labākais atklājums noteikti ir pats festivāls, jo pirmo reizi uz to devos pirms 2 gadiem, tikai pirms 2 gadiem, kamēr man vispārējie draugi jau tur bija bijušas neskaitāmas reizes. Un man ļoti patika atmosfēra un tas, kā cilvēki tur uzvedās, kas ar viņiem tiek darīts un ko viņi, protams, var redzēt uz skatuves. Ko novēlu festivāla rīkotājiem? Festivāla rīkotājiem es novēlu, lai festivāls šajā te zemeslodes pusē attīstās tikpat plaši un veiksmīgi kā festivāls Coachella Amerikā. Un beidzot, kas karsts Pozitīvs? Pozitīvs, kas karsts, tas noteikti ir Coca-Cola Summer Studio zona, kurā arī jums visiem kopā ar saviem draugiem ir iespēja izveidot muzikālu projektu, muzikālu veidojumu un visiem kopā laimēt ceļojumu uz Barcelonu. Un es iesaku jums ļoti pacensties, jo žurijā būšu arī es. Paldies, Markus! Tiekamies Pozitīvus! Atā! Iesildies festivālam raidījumā Kas karsts Pozitīvus.